Laiks ceļojumam. Ceļosim šodien atkal. Kofers sataisīts. Gaidām pirmo autobusu. Brauksim līdz stacijai, tālāk ar vilcienu. Seko līdzi, uz kurien es šodien ceļoju. Uzspied subscribe, neaizmirst uzspiest laiku, padalies ar draugiem, droši ierakst komentāru un ceļo man līdzi. Cerams, ka prom no šitā lietainā laika, cerams, ka tur būs saulīte. Skaties līdzi video. Jā, laiks atkal kārtējam ceļojumam. Šodien ir vējš. Šeit Beļģijā gan nav labs laiks. Paskatīsimies, kāds būs mūsu galamērķī. Uz tikšanos. A few moments later. Esam nonākuši stacijā, gaidīsim tagad vilcienu. Re, kur viens aizbrauc. Šis mums nedara. Brauksim ar nākošo. Mums vajag uz Briseli. Esam dzelzceļa stacijā, gaidīsim vilcienu uz Briseli. Šī ir Haseltas dzelzceļa stacija, tikko atjaunota. Nu ko, biļetes ir, gaidām vilcienu. Seko līdzi tālāk, kā mums iet šodien ceļā, uz kurien mēs ceļojam, skaties tālāk video. Gaidām vilcienu. Joprojām baigais vējš, esam stacijā. Šobrīd gaidām vilcienu uz Briseli. Tālāk brauksim no Briseles un nākošo paskatoties, kā vējš pūš. Tā, kas šodien mums ir pa datumu? 28. oktobris, 25. gads. Esam dzelzceļa stacijā Haselt. Brauksim uz Briseli. A few moments later. Esam vilcienā uz Briseli. Vilcienā ir ļoti ērti, silts. Šobrīd klausos, kad pietura ir Alken, jā. Tālāk ziņošu, cik tālu mēs esam tikuši. 1 hour later. Esam Briseles Zoid vilcienu stacijā. Tagad gaidām nākošo vilcienu. Esam diezgan agri, vēl kaut kādu stundu jāgaida. Man liekas, mums tad būs iekāpšana. Un tas vilciens būs ārpus Beļģijas. Ceļosim projām no Beļģijas. Seko līdzi. Pulkstens ir tieši 12 Briselē un mēs ceļosim ārpus Beļģijas. Šeit ir viss vilcienu saraksts. Mums vēl diezgan ilgi jāgaida. Pagājis veselu mūžību, kamēr mēs sagaidām savu vilcienu. Šitais nav mūsējais, šitais aizbrauc projām. Mums normāli pēc 15 minūtēm jābūt vilcienam. Gaidām vēl, bet šķiet, ka būs ar kavēšanos. Šis ir vietējais Brisele. Šitais aizbrauc uz Briseles Zāventenu lidostu. Gaidām savu vilcienu vēl. Aizmugurē stāv, kas mums stāv aizmugurē Tallīs, bet ar Tallīs mēs nebrauksim. Nē, Eurostars. Ar Eurostar mēs nebrauksim. A few moments later. Nu tā, esam beidzot īstajā vilcienā un braucam projām no Briseles un ārpus Beļģijas. Skaties, pēc kādām minūtēm būsim galamērķī, ziņošu, kur mēs esam. Two hours later. Iesim iečekosimies numuriņā. Tāds pasties.
Sameklēsim īsto. Man liekas, ka mēs atradām. Ejam skatīties istabiņu, kāda ir. Esam beidzot tikuši viesnīcā. Šeit mums ir numuriņš, tā skapis, 2 gultas. Telefons, nu nekas baigi īpaši jau te nav galīgi. Tādu summu jau varēja būt kaut kas lielāks, jā. Bet nu okei. Iesim paskatīsimies vannas istabu, tā. Tur ir skapis, spilvenis, segas. Kas ir ar vannas istabu? Tā. Čau! Duša. Duša vanna. Aizskari. Nu jā. Galvenais te ir matus, kur izžāvēt. Nu, ko vairāk vajag, neko. Pietiek. Vieļi ir. Nu, tā. Galvenais jau, ka esam pie vietas un neesam uz ielas. Duša nav nekāda vaina, vielas arī ir. Mannā var ieiet. Es noteikti gulēšu šeit, zem televizoru. Iesim tālāk pilsētā. Seko līdzi, kur tad mēs galu galā esam atbraukuši. Kā mēs te vizinamies ar metro pa Franciju. Es jums atklāšu, kur mēs esam. Mēs esam Parīzē. Šobrīd braucam skatīties Eifela torni, kā viņš mirgo naktas tumsā. Esam jau pēduši, iečekojušies viesnīcā. Un, jā, ceļā uz Eifela torni. Paskatīties, kā viņš mirgo. Piedzīvojam ļoti daudz, kamēr atradām kartiņas, kā nopirkt autobusam. Beigās aizgājām līdz autobusam un meklējām, kā nopirkt kartiņas autobusam, biļetes saucamās. Gājām uz staciju atpakaļ, neko nesapratām, kamēr atradām automātu, kur nopirkt. Pienāca viens vīrietis klāt un mums uzdāvināja kartiņas vienkārši 4. Kad mēs šodien braukājam ar metro, nav jāmaksā. Tiekamies pie Eifela torņa. A few moments later. Esam nonākuši līdz Eifelītim. Pastaigāsim nedaudz uz riņķi. Paskatīsimies, daudz nervet lietas līst.